Brāļi un māsas, mēs visi
esam aicināti uzstāties Dievu priekšā ne tikai mūsu beigās, bet tik katrā mūsu dzīves mirklī viņa priekšā mēs eksistējam. Viņš redz mūsu soļus, un tādēļ paskatīsimies uz mūsu soļiem mēs tagad paši un nožēlosim savus grēkus, lai mēs varētu cienīgi piedalīties Jēzus Kristus Golgotas upurī, kur šeit svinam svētā misiju. Es atzīstos visvarenajam Dievam un mūsu brāļi un māsas, pēc daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un palaidiem. Mana vaina, mana vislabākā vaina. Tad es lūdzu visu jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsu brāļi un māsas, aizlūdz par mani lūdzu. Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedīs mūsu grēkus, lai aizved mūs mūžīgi dzīvē. Amen. Visvarenais mūžīgais Dievs, vādi mūsu soļus saskaņā ar tavu gribu.
Amen. Lasījums no Nehemija grāmatas. Tajās dienās, kad izraēlieši jau dzīvoja savās pilsētās, tad viss tā, kā viens vīrs sapulcējās uz laukumu, kas ir ūdens vārtu priekšā. Un viņi sacīja rakstu zinātājam Ezra, lai viņš atnes Mūzes likuma grāmatu, kur kungs bija Izraēlim pavēlējis ievērot. Tad 7. mēneša 1. dienā priesteris Ezra atnes likumu sapulces priekšā, vīriešu un sieviešu un visu to priekšā, kur spēja klausīties. Un viņš lasīja no šīs grāmatas uz laukumu, ūdens vārtu priekšā no agra rīta līdz dienas vidum, klātesot vīriešiem un sievietēm un tiem, kas spēja saprast. Un visas tautas ausis bija pievērstas likuma grāmatai. Bet rakstu zinātājs Ezra nostājās uz koka paaugstinājumu, ko viņš ir nolūkam bija uzcēluši. Un Ezra atvēra grāmatu visas tautas acu priekšā, jo viņš stāvēja augstāk nekā visas tauta. Un, kad viņš to atvēra, visa tauta pieceļās. Un Ezra slavēja kungu, lielo Dievu, bet visa tauta, paceļot savus rokas, atbildēja: Amen, amen. Un viņi dziļi noliecās un krīt uz ceļiem kunga priekšā, ar vaigu pieskaroties zemē. Un viņi lasīja Dieva likuma grāmatu skaidrā valodā, atklājot domu un paskaidrojot izlasītu. Tad Nehemijs, kas bija zemes pārvaldnieks, un Ezra, priesteris un rakstu zinātājs, un Levīti, kas mācīja ļaudis, sacīja visai tautai: šī diena ir svētīta kunga, mūsu Dievam. Neskumstiet un neraudiet, jo viss tauta raudāja dzirdot likuma vārdus, un Nehemijs viņiem sacīja: ejiet un ēdiet svētku ēdienus, un dzeriet saldus dzērienus, un aizsūtiet daļu arī tiem, kuri nekā nav sev sagatavojuši, jo šī diena ir svētīta mūsu kungam. Un neesiet noskumuši, jo līgsmīga kunga priekšā ir jūsu atbalsts. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Unga
Lasījums no Svētā apstuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, kā ķermenis ir viens ar daudziem locekļiem, tikam visi daudzie miesas locekļi, tomēr ir viens un tas pats ķermenis, tā arī Kristus. Jo mēs vienā garā visi, gan jūdi, gan pagāni, gan vergi, gan brīvie, esam ar kristību apvienoti vienā miesā. Mēs visi esam ar vienu garu piepildīti. Arī ķermenis sastāv nevis no viena, bet no daudziem locekļiem. Bet jūs esat Kristus miesa un tās atsevišķie locekļi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis Svētais Lūkas. Gods Dievam! Jau daudzi ir mēģinājuši uzrakstīt ziņas par notikumiem, kas risinājušies mūsu vidū tā, kā to mums ir stāstījuši tie, kas no paša sākuma bija atsauliecinieki un ir kļuvuši par vārda sludinātājiem. Tāpēc arī es nolēmu visu no paša sākuma rūpīgi izpētīt un tev, cienījamais Teofil, visu pēc kārtas aprakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības pareizību, kas tev darītu zinām. Tajā laikā gara spēkā Jēzus atgriezās Galilejā, un vēstis par viņu izplatījās pa visu apgabalu. Viņš mācīja turienes sinagogās, un visi viņu slavēja. Un viņš nonāca Nacaretē, kur bija uzaudzis. Sabata dienā pēc sava paradumā viņš iegāja sinagogā un piecēlās lasīt. Un viņam tika pasniegta pravieša Isaija grāmata. Attiņas grāmatu. Viņš uzvarās tā vietā, kurā bija rakstīts: Kunga gars ir par mani, jo viņš man ir svaidījis sludināt nabagiem prieka vēsti. Man ir sūtījis vēstīt gūstekņiem brīvību un aklajiem acu gaismu, palaist brīvībā apspiestos, pasludināt Kunga žēlastības garu. Satinis grāmatu. Viņš to atdeva kalpotājām un apsēdās, un visu acis sinagogā raudzījās uz viņu. Bet viņš tiem saka runāt: šī raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies. Tas ir Kunga vārds. Slava Kristum! Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos! Vecās derības lasījumā jūs dzirdējāt par tiem laikiem, kad jūdu tauta bija atgriezusies no izsūtījuma no Babilonas, cēla templi, atjaunoja to, mēģināja
sajūsmā klausījās, varētu teikt, gandrīz vai pēc 70 gadiem svētos rakstus, kurus lasīja kāds, kurš prata lasīt svētos rakstus un kurām tie bija. Tas nav kā tagad, kad mierā tuvu, kurš katrs var paņemt. Bet toreiz, šīs mūzes grāmatas tauta klausījās daudz ilgāku lasījumu, nekā mēs šeit dzirdējām šovakar, un raudāja. Un raudāja klausoties vienkāršas lietas par likumiem, par upuriem, arī par Mesiju, kuram jānāk. Tauta bija priecīga un pateicīga un līksma. Cik daudz pateicīgākiem ir jābūt mums, kam ir ne tikai vecā derība, bet arī jaunā derība, kas ne tikai var dzirdēt Dieva vārdu, bet var to arī uzņemt savās sirdīs. Cik gan mums ir jābūt pateicīgiem mums, jaunajam Izraēliem, kurš tāpat kā toreiz ir atgriezušies no gūsta, bet no verdzības grēkam gūsta. Mēs esam atgriezušies templī, kurš vairs nav jāceļ, kurš ir uzcelts. 3 dienās Jēzus to uzcēla, kā viņš bija solījis. Viņam mēs klausamies, tad kā dzirdām evaņģēlija lasījumu. Un šodien evaņģēlija lasījumā mēs dzirdējām 2 fragmentus. Nezinu, kādēļ tāds ir izlaists pāris nodaļas, bet mēs dzirdējām apostoļa Lūka evaņģēlija sākumu. Ārsts, gudrs cilvēks, viņš raksta par Jēzu. Viņš noskaidro no tiem, kuri bija klāt bijuši pie visiem šiem notikumiem no paša sākuma. Un kas tad ir pats sākums? Pats sākums bija Jēzus ieņemšana. Pats sākums bija vēl agrāk Jāņa Kristītāja nākšana pasaulē, kas tiek aprakstīta, vai varētu teikt, eņģeļa vēsts par Jāņa Kristītāju, kas piedzimst. Tad seko Jēzus ieņemšana, Marija dodās uz Elizabetes. Visu to Lūk apraksta. Tas ir tas pats sākums. Arī mūsu pestīšanas sākums, kas sākas ar to mirkli, kad Dievs neredzamais, absolūti Dievs, kas ir gars, kļūst par cilvēku Marijas klēpī. Tas ir pats sākums. Un Jēzus noskaidro visu to, ko Marija dzirdēja, ko Marija teica. Viņš to jautā Marijai. Viņš noskaidro tos no tiem, kuri, kā viņš saka, ir bijuši acu liecinieki no paša sākuma. Bet šodien lasījumā mēs, pat teikt, tie, kas sastādīja lasījumus, izlaida pāris nodaļas un lasām par Jēzu, kas atgriezies jau no tūkstneša, ir sinagogā un arī lasa rakstus. Lasa vecās derības pravīti Isaju, kurš vēstī par to, ka reiz piedzims Kristus. Reiz nāks tas, kurš atbrīvos gūstekņus. Un Jēzus lasa, viņš saka, Kunga gars ir par mani, viņš man ir slaidījis sludināt nabagiem prieka vēsti. Man ir sūtījis vēstīt gūstekņiem brīvību un aklajiem
saņemta baznīcas piešķirtās Dieva žēlastības. Bet kungs Jēzus pasludina toreiz žēlastības gadu, tādu, kāds vēl nebija nekad bijis. Jā, ebreji pazina to gadu reizi 50, kad atlaiž vaļā parādus cilvēkiem, kam ir parādi. Mūsdienās pat pāvests iesaka atlaist parādus nabadzīgām valstīm, vienalga, kā viņi tās naudu ir notērējuši kādās afērās, ka varētu tērēt atlaist. Bet, nē, tādu parādu atlaišanu ebreji pazina. Jēzus nāk atlaist cita veida grēkus, cita veida parādus, atbrīvot no grēka verdzības. Jēzus nāk atdot aklajiem acu gaismu. Ko tas nozīmē? Jā, Jēzus gāja un darīja brīnumus. Tik tiešām viņš dažus fiziski aklos darīja redzīgus, varbūt pat ļoti daudzus. Bet viņš pienācis atdot redzīgumu cilvēkiem, visiem tiem, kas grib saskatīt Dieva patiesību, kas negrib staigāt ideoloģijas tumsā, atdot gaismu, redzi cilvēkiem ne tikai toreiz, bet tajā žēlastības gadā, kas iesākās toreiz un kas turpināsies līdz Jēzus atnākšanai, otrajai atnākšanai godībā un spēkā. Jēzus piešķir acu gaismu. Mēs varam tāpēc paši paskatīties atpakaļ uz savu dzīvi un pateikt par sevi. Tad galīgs muļķis es biju, vai tad es toreiz neredzēju? Acis bija, bet neredzēju. Tad nebija acu gaismas. Jēzus nāk, lai atdotu acu gaismu aklajiem. Viņš nāk sludināt nabagiem prieka vēsti. Kas ir nabagi? Nabagi tiem, kuriem nav svēto rakstu. Nabagi pagānu tautas, kuriem ne tikai nebija toreiz svētie raksti, ebrejiem bija vismaz vecā derībā, bet nabagiem nebija pat, vēlēšanās dzīvot likumīgu dzīvi. Tie ir nabagi. Ne jau tie, kuriem ir nabadzīga dzīve, kuri nav bagāti, ne jau tie ir nabagie. Bet nabagi ir tie, kuriem nav paša galvenā. Paša galvenā, kas viņiem var nodrošināt mūžīgo dzīvi. Nabagi ir tie, kuriem nav svētošās žēlastības, nav ticības, kuri nepieder Kristus baznīcai. Tie ir nabagi. Un Jēzus ir nācis sludināt nabagiem prieka vēsti, kad ir iespējams atgriezties no savas grēka bedres, atgūt redzi, atbrīvoties no verdzības, no vergošanas grēkām ikdienas vai pāris reizes nedēļā. Jēzus to visiem ir gatavs dot. Tikai jautājums, vai viņš to pieņem. Un kas notiek pēc tam, kad Jēzus ir nolasījis šo praviešā tik daudzus gadsimtus sacīto par Mesiju? Viņš saka, šie raksti, kurus dzirdējāt, šodien ir piepildījušies. Un kam viņš to saka? Viņš saka tiem, mēs te lasām, visu acis sinagogā raudzījās uz viņu. Arī mums ir savs skatiens ikdienas jāpavērš pretī Jēzum. Ir labi, ja mājās ir krucifiks pie sienas, un mēs viņu varam uzlūkot un lūgties kāda svētklēsnā, kas atbilst svētklēsnas nosaukumam un cieņai. Un ja mēs pavēršam savas acis uz Jēzu lūgšanā, runājam ar viņu, viņš nāk pie mums. Darīsim tā,
Viņš nāk pie mums, lai mūs atbrīvotu no grēkiem, un tas notiek grēksūdzē. Ja kāds nav ilgi bijis, tad ir pēdējais laiks tur doties. Jēzus ir nācis sludināt nabagiem prieka vēsti, un nabagi ir tiem, kuriem nav tās svētdošās žēlastības, ko viņi saņem no Jēzus sakramentos. Viņš ir sludinājis, nācis, lai aklī būtu redzīgi. Un ir vērts pašiem lasīt svētos rakstus, kaut vai tik daudz, cik mieram tu. Mēģināsim skatīties uz Jēzu biežāk. Viņš uz mums skatās visu laiku. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts. Uz Jēzu mēs varam skatīties tikai ar ticības acīm. Un tādēļ apliecināsim savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu, visvarenāko Tēvu, debes visu redzamo un lietu radītāju. Es ticu uz vienu Kungu, Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dievu Tēvu, uz visiem mūžiem no Tēva dzemdināto Dievu un Dievu. Gars no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, vienpūtīgu ar Tēvu, un caur ko viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies ar svēto garu, no jaunās Marijas un nācis cilvēks. Krustā sista mums Poncija Pilāta laikā, cīnīts un apbedīts, trešajā dienā augšām cēlies, kā pravietos rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas, un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, Kungu un atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla izliet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pilnīgs un slavēts, kas ir runājis ar praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisko un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristīgu grēku piedošanai, gājumu mirušo augšām un dzīvi nākamajā mūžībā. Novēlot Dievam visus cilvēkus, lūksimies. Lūksim par priesteriem un viņu darbu atbalstītājiem, kuri strādā baznīcas labā, lai Dievs tiem palīdz izplatīt Kristus mācības gaismu. Lūksim par kristīgās baznīcas vienību, lai ticīgie saprastos un labprāt iekļautos ticības vienībā un paklausībā baznīcas vadībai. Lūksim par mieru pasaulē, lai Dievs vada cilvēku prātus pa taisnības un saprāta ceļu, kas to sargā no laicīga un garīga posta. Lūksim par mūsu jauno paudzi, lai Dievs tai palīdz saglabāt ticību un kristīgos likumus. Lūksim par aicinājumiem uz garīgo kārtu, lai mūsu zemē pastāvīgi būtu pietiekoši priesteru skaits.
apskaidrojis viņa acis, ļauj viņam skatīt mūžībā savu vaigu. Kungs Jēzu Kristu, kas sacīja saviem apustoļiem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet gan uz savas baznīcas ticību. Pēc sava prāta uzturi to žēlīgi mierā un vienībā, tu, kas dzīvo un valdi mūžu. Dažs draudzes paziņot, lūkšu apsēsties. Slavēts Jēzus Kristus. Vēlreiz sveicam jūs visus Dieva vārda svētdienā, 6. gadu. Šī svētdiena tiek svinēta. Paldies visiem, īpaši priesterim Jānim par arī Bībeles grupu, Bībeles pētnieku grupu katru svētdienu. Paldies visi, kas esat iesaistījušies. Pāvests mudināja šī diena ir kā apņemšanās padziļināt, iepazīt un padomāt, kā mēs varam sabiedrībā ienest Dieva vārdu, kā mēs varam labāk dzīvot saskaņā ar to. Mazliet par to, kas šī jaunajā nedēļā sagaidāms mūsu draudzē. Pirmkārt jau nākošajā svētdienā, 2. februāris, tā saucamā sveču diena, kunga prezentācijas svētki. Tie ir konsekrēto Dievu veltīto klosterļaužu svētki, tā ir svētdiena, un viņi būs mūsu draudzē 10. un šis dievkalpojums 10. būs arī translēts Latvijas televīzijā. Kā visus es ielūdzu, zinu, ka daži kas kraujās, daži ļoti atturās no tā, bet varam vienmēr mainīt, saņemties un arī dot liecību, jo šajiem dievkalpojumiem mēs arī palīdzam citiem lūgties. 2. februāris mums ir svarīgs tāpēc, ka mēs uzsākam alfas kursu. 15. svētdienās mūsu alfas kurs būs līdz lieldienām. Tad arī noslēgsies šīs 10 nodarbības. Šajā 2. februārī mums ir tāds jauns izaicinājums, piedāvājums ar ģimenēm. 12. ģimeņu misē. Pēc šīs misijas būs tāds laulāto savedojums. Tie, kas ir laulājušies mūsu draudzē par 5 gadiem, un arī tie, kas gribētu būt kopā, esiet aicināti uz šo svēto misiju. Pēc misijas ir tāds sadraudzības, formācijas, pateicības laiks, kas būs kardināla Vaivadu telpās ar liecībām, ar mācību, un mēģināsim biežāk atgriezties tieši pie laulāto ģimenes aicinājuma laulības sakramentu žēlastības. Tāpat arī šīs nedēļas izskaņā sestdien mums ir tautas rožu kroņa dievkalpojums. Aicinu arī tur ņemt dalību, iesaistīties, un kā parasti katru vakaru 21. arī tiešsaistē rožu kroņa lūgšana. Arī varam tādā veidā arī katru dienu iesaistīties, ņemt dalību. Tad šī un cita informācija ir informatīvās lapiņās, arī Svētās ģimenes māja piedāvā dažādas formācijas, iesaistīšanās iespējas, vēlreiz svētību Dieva vārda svētdienu. Paldies, Kristīnā.
godu un slavu savam vārdam. Viņas svētajai baznīcai. Kungs, mūsu Dievs, pieņem un svētī mūsu lūgšanas un upuri, lai tas mums nestu atpestīšanas un žēlastību. Caur Jēzu Kristu mūsu lūgumu. Āmen. Dievs kungs, lai ar jums. Kungs, lai ir ar tevi. Uz augšu sirdi, Mūsu sirdis ir pie kunga. pateiksimies kungām, mūsu Dievam. Labi un taisnīgi. Patiesi, tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr savu Jēzu Kristu. Jo ar savu dzimšanu viņš atjaunoja sākotnējo cilvēku dzīvi, nāk pie krusta iesēs mūsu grēku. Augšām ceļoties, Tev mums iespēju sasniegt mūžīgo dzīvi, un uzstāvot pie Tevis savu bērnu, atvērt mums Tevas vārdus. Tāpēc vienotībā Dievim un visam svētajiem, un Tevi slavējam veidā tā un Es lūgu Dievu, debesu un zeme ir Tavas godības pilna. Hozanna, Hozanna, Hozanna augstumos. Hozanna, Hozanna, Hozanna augstumos. Svētīgs, svētīgs, kas nāk kunga vārdā. Tevi, visžēlīgais Tēvs, mēs pazemīgi lūdzam, caur Jēzu Kristu, Tavu bērnu, mūsu kungu, pieņem un svētī šīs dāvanas, šo svēto tīro upuri. Mēs Tev upurējam to vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātāju mieru, sargāto un vienotu paudu par to visā pasaulē, līdz ar savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un mūsu bīskapu Zbigņevu, kā arī visiem, kas apliecina īsto, katolisko un apustulisko ticību. Atceries, kungs, savus ļaudis. Piemin arī visus klātesošos, kuru ticību Tev ir pazīstama un dievību zinām, par kuriem mēs Tev upurējam, un kas arī paši Tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem saviem. Meklējot atpestīšanu savām veselēm, cerībā uz glābi un aizsardzību, viņi nāk ar savu lūgšanām pie Tevis mūžīgā, dzīvā un patiesā Dieva, vienoti ar visu baznīcu. Mēs godinām Tavus svētos, vispirms pieminot slavējumu no mūžam jaunam Mariju, Dievu mūsu kungu, Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzepu, jaunās Marijas Vīgavaini, Tavus svētos apustuļus un mocekļus Pēteru, Pāvilu, Andreju, Jēkabu, Jāni, Tomu, Jēkabu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Simonu, Tadeju, Līnu, Klementu, Sīkstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizodomu, Jānu, Pāvilu, Kozmu, Damjānu un visus Tavus svētos, viņi nopelna un aizlūgu dēļ
lai tā mums taptu par tava mīļā dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un cienījumās rokās un pacēlis acis uz debesīm, uz tevi Dievu, savu visvareno Tēvu, ja pateikamies svētīja, lauza un Dievs saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Pēc vakariņām viņš ņēma šo cildeno biķeri savās svētajās un cienījumās rokās un vēlreiz tev pateikamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un dzeriet no tā visa. Un tas ir man jaunais un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem izlietas grēku piedūšanai, darīt to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums. Svētīsim par tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc, Kungs, mēs tavi kalpi, kā arī tava svētā tauta, pieņemot Kristus, tava dēla, mūsu Kunga, svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no mirušajiem un godības pilnu uzkāpšanu debesīs, sniedzam tavai godājumai majestātei no tavām dāvanām tīru, svētu un neatkraipītu upuri, mūžīgās dzīves, svēto maizi un mūžīgās atpestīšanas biķi. Mūs lūko to žēlsirdīgi un labvēlīgi un pieņem, kā esi labprāt pieņēmis sava kalpa, taisnīgā Ābela dāvanas, mūsu patriarha Ābrahama upuri un to svētu upuri neatkraipīto dāvanu, ko tev sniedz tavs augstais priesteris Melkizedeks. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, visvarenais Dievs, liecam svētiem eņģelim aiznest šo upuri uz tavu debesu altāra, tavas dievišķās majestātes priekšā. Lai mēs visi, kas pie altāra pieņemsim tava dēla svēto miesu un asinis, no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību. Atceries, Kungs, arī savas ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un atradusas mierā. Kungs, mēs tevi lūdzam viņiem un visiem, kas atdusas Kristu, ļauj iet iepriecinājumā, gaismas un mīra valstībā. Arī mums grēciniekiem, taviem kalpiem, kas ceram uz tavu lielu žēlsirdību, lai ļauts būt kopā ar taviem svētiem apstuļiem un mocekļiem, ar Jāni, Stefānu, Matīsu, Varmanu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelu, Peteri, Perpetru, Āgati, Lūciju, Āgnes, Cecīliju, Anastāsiju un ar visiem taviem svētajiem. Mēs tevi lūdzām uzņem mūs viņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelnu,
tavs vārds, lai nāk tavu valstību. Tavs vārds notiek debesīs, tā arī vēlēs. Mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu ārdināšanā, tad pretī mūs no ļaunā. Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod mums mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, kurš atcerībā gaidot atnākam mūsu pestītāju Kungu Jēzu Kristu. Jo tev pieder valsti un vara mūžīgi. Kungs, Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apostoļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimi savu mīlu un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžos. Amen. Lai Dieva miers ir arī mums vienmēr. Dieva miers lai ir ar tevi. Novēliet savās sirdīs viens otram mieru. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis. Saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
dzīvosiet priekā, un jūsu vainas netiks apkaunots. Lūksimies. Visvarenais Dievs, tevi lūdzām, liec, lai saņēmuši tavu dzīvošo žēlastību, mēs vienmēr izjustu tās spēku savā dzīvē, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Dievs kungs, lai ar jums. Kungs, lai ir ar tevi. Lai sveitī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Dieva žēlastība, lai jums pavada. Pateicība Dievam. Paldies par šo klusu svēto vakara misiju. Pirms Bībeles teoloģijas stundas pagodināsim vēl visvēto altāra sakramentu. Slavas mūžīgi, visvētākais sakraments. Teiciet Kungu visas tautas, slavējiet visi ļaudis. Tādēļ, ka viņa žēlsirdība ir ļoti stipra pār mums, un Kunga patiesība pastāv mūžam. Lai ir slavēts mūžīgi visvētākais sakraments. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Lai ir slavēts mūžīgi visvētākais sakraments. Visus svētos sakramentus. God bija pielūdzām, mazas dzīves kādas mūžu, Kungu Dievu slavējām, ticībā un paļāvībā viņa vārdam svētājām. Dievam Tēvam, Dievam Dēlam, Lai ir slava mūžīgā, debesīs un visā zemē, no ikvienas radībās, Garam svētājam, lai vienmēr ielūgsme ir līdzīga. Āmen. Dievs, tu esi mums dāvājis debesu maizi. Panes mums tavu žēlastību. Lūgsim, Kungs Jēzu, tas esi mums atstājis visvētāko sakramentu par vienu savām ciešanām. Liec, lai mēs tavas miesas un asiņu svēto noslēpumu tavošanā, ka varētu pastāvīgi saņemt tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžu. Āmen.